Pulkstens 1 pēcpusdienā mēs varam sākt, ir laiks sociālo jautājumu un veselības jautājumu komitejas sēdē. Es saprotu, ka šobrīd mums nav pieslēgušies Andris Garklaus un Arvīts Ozols. Andris Garklaus ir pieslēdzies, jā. Es tikai skatos, ka tajā, joprojām tur rādās, ka Andris Garklaus nav pieslēdzies. Pieslēdzās, paldies! Tātad mēs varam sākt šodienas sēdi. Vēlreiz labdien, kolēģi! Šodien darba kārtībā, kā jūs būsiet noteikti apskatījušies, ir viens lemjamais nopietns jautājums un ir vairāki informatīvie jautājumi. Līdz es gan pateikšu, ka 4. jautājums, kur ir par Limbažu novada pašvaldības kapitāla sabiedrību un iestāžu pagājušā gada darbības pārskatu un šī gada darbības plānu, ir nedaudz būs tāds šaurāks, jo mēs skatīsimies, uzklausīsim tikai sociālās aprūpes centra Pērle un veco ļaužu mītnes Sprīdīša vadītājs. Uz nākamo mēnesi ir atlikta saruna un pārskats un problēmu apskate aprūpes namam Urga. Tā kā tas būs tāds drusciņi saīsnāts jautājums. Šobrīd tātad ir pirmais darba kārtības jautājums – darba kārtība. Gan ir ieraksts no mūsu kolēģa, kas šobrīd acīm redzot nepiedalās sēdē Arvīta Ozola līdz komitejai sagatavot informāciju, viņš lūdz. Acīm redzot, es nezinu, vai viņam nebija kur to ierakstīt, vai nebija kam to palūgt, bet, acīm redzot, tas nav darba kārtības jautājums. Īsi pirms sēdes informācija tika izsūtīta. Un, ja vēl būs kādi jautājumi, un Arvīts Ozols mums pieslēgsies, un varbūt jums pārējiem kolēģiem būs kādi jautājumi šai sakarībā, tad mēs to varētu pašās beigās, sēdes beigās izskatīt. Precizēt varbūt. Lūdzu, vai jums, kolēģi, ir kādi papildinājumi, viedoklis par darba kārtību, vai arī mēs varam balsot? Tā, Ziedoni Rubezi es neredzu, viņš ir aizklājies. Andris Garklaus arī, Andri Garklāvis neredzu. Sveiki, Ziedoni! Labi izskaties. Nē, viņš atkal aizgāja. Principā noteikumos jau ir paredzēts, ka mēs viens otru redzam. Tā, vai lūdzu ir kolēģi kādi papildinājumi, kādi jautājumi saistībā ar darba kārtību? Tā kā neredzu. Tad tas nozīmē, ka mēs varam balsot. Tūlīt uzsāksim balsošanu par darba kārtību. Balsojam, lūdzu. Tā visi ir nobalsojuši par darba kārtību. Un es tā saprotu, ka mums arī Arvīts Ozols ir pievienojies, jo mēs visi 7 esam. Tātad mēs varam sākt izskatīt nākamo lemjamo darba kārtības jautājumu. Par grozījumiem Limbažu novada pašvaldības domes 23. gada 22. jūnija saistošajos noteikumos numur 9 par brīvprātīgās iniciatīvas sociālajiem pabalstiem Limbažu novada pašvaldībā un to nodošanu sabiedrības viedokļa noskaidrošanai. Lūdzu ziņojumam sociālā dienesta vadītājai Ilze Rubenei. Klausāmies. Labdien! Labdien! Tad esam, kā saka, atvēruši grozījumiem brīvprātīgās iniciatīvas sociālos pabalstus 23. gada 22. jūnija saistošos noteikumus numur 9 par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Limbažu novada pašvaldībā. Un šobrīd sociālais dienests aicina veikt šajos grozījumos redakcionālus
vairāk redakcionālus grozījumus, kas pievienoti pielikumā, ir aizstājot vārdus, piemēram, daudz bērnu ar vārdiem un krīzes situācijā nonākušajiem, lai mēs varētu palīdzēt lielākam personu lokam un līdzīgus, tātad redakcionālus grozījumus. Savukārt iniciatīva no deputātu puses ir palielināt bērnu piedzimšanas pabalstu. Ja šobrīd tātad 8.1 punktā ir minēts tā summa 150, tad to aizstāt uz 300 eiro. Nākošajā punktā 8.2 punktā ciparu 200 eiro aizstāt ar 350. Tātad 2 un vairāk bērnu piedzimšanas gadījumā par katru bērnu. 8.3 punktā ciparu, kas šobrīd ir 150, aizstāt ar 300 eiro pabalstu. Tā kā ir sagatavoti šie te grozījumi, un šobrīd projekts tika virzīts uz sabiedrības viedokļu noskaidrošanu. Tātad šie te saistošie noteikumi tiktu ievietoti pašvaldības mājaslapā, lai sabiedrība var izteikt savu viedokli. Vai ir kādi jautājumi? Jā, lūdzu, kolēģi, vai ir kādi jautājumi Ilzei Rubenei? Ir Arvīda Mozolam. Lūdzu, Arvīda. Jā, labdien, paldies. Es gan tur esmu pielicis klāt iesniegumā tos labojumus ar saviem cipariem. Vai sociālais dienas ir šos ciparus ņēmis vērā vai nav? Paldies. Jā, tātad es ātri saliku tā kā par pozīcijām un nerēķinot šobrīd, jo tas paprasītu šobrīd uz komiteju vairāk man laika, nerēķinot bērnu piedzimšanas pabalstu pieaugums uz pārējiem pabalstu veidiem būtu 223 866 eiro. Proti, ja mēs tā iniciatīva, lai būtu visiem viss skaidrs, deputāts Arvīds Ozols lūdzu aizstāt 8.1 punktā, kas ir par bērnu piedzimšanas pabalstu runa, 150 eiro ar nevis 300, bet 500 eiro. 8.2 punktā, kas būtu dvīņu un vairāk bērnu piedzimšanas gadījumā par katru bērnu, aizstāt no 200 eiro šo te nevis uz 350, bet uz 800 eiro. 8.3 punktā, kas būtu 300 eiro par bērnu, kuram ar pašvaldības bāriņtiesas lēmumu ir iecelts aizbildnis vai jaundzimušais nodots adopcijai. Ja šis pabalsts nav izmaksāts bērnu vecākiem, šo te 150 pašreizējo summu aizstāt nevis uz 300, bet uz 400 eiro. Tātad šis būtu tas bērnu piedzimšanas pabalsta izmaiņas. Es atvainojos, Ilzi, varbūt, ka nav vērts tagad visu skaitīt, jo es tā saprotu, ka deputāti visi ar to ir iepazinušies, un noteikti, Arvīda, mēs to, tā kā tas ir atšķirīgais viedoklis, mēs par to balsosim, nekādu šaubu par to nav. To visi ir redzējuši un pētījuši un skatījušies tavus ierosinājumus, tā kā tavi ierosinājumi zināmi. Par to mēs runāsim vēl, Arvīd, ja? Bet šobrīd, Ilze, vai kaut kas vēl ir ko teikt? Es saprotu, ka tu esi aprēķinājusi, jā, lūdzu. Jā, man ir ko teikt, tie priekšlikumi ir īstenībā ļoti labi. Man nav sanācis tātad skrupulozi izrēķināt piedzimšanas pabalstu.
Bet palielināt, protams, veselības aprūpei finansējumu būtu pēc prakses, protams, ļoti pareizi. Es varētu uz Finanšu komiteju rītā aprēķināt absolūti precīzus ciparus pēc šī brīža situācijas, ņemot vērā šādus priekšlikumus, un tad mums būtu pilnīga aina. Jo, cik es saprotu, mēs jau šobrīd jūs nebalsosiet par saistošo noteikumu gala variantu. Mēs viņus tāpat nodosim sabiedriskā viedokļa noskaidrošanai. Līdz ar to mums šīs te iniciatīvas ienāks jebkurā gadījumā. Būs viņas jāizvērtē. Varbūt, ka šobrīd ir vērts apskatīt visus iesniegtos, un mēs, tas ir tikai mans personīgais viedoklis. Mēs varam sabiedrības viedokli sākt noskaidrot arī pēc domas sēdes. Tā ārkārtas jautājumu šo te skatīt. Tas ir mans personīgais viedoklis, bet par cik šie te pabalsti tiek ļoti aktīvi no iedzīvotāju puses izmantoti, tad viņiem var piešķirt, tā saka, īpašu lomu, un viņus ļoti rūpīgi izvērtēt. Tas no sociālā dienesta puses. Jā, Ilze, es sapratu, ka tad jūs precīzi parēķināsiet arī, ko tas sociālam budžetam, varētu maksāt par viena vai otra, piemēram, ārvīga priekšlikuma, ieviešanu, Bet šobrīd tāda, vai vēl ir kas kaut ko teikt par lēmumu projektu, vai tu gribētu vēl kaut ko teikt, un tad varēs deputāti uzdot jautājumus vēl. Es no prakses skatoties, jo es par citu īsti ne, no prakses skatoties, piemēram, pabalsts nozīmīgās dzīves jubilejās, tad tas nenosakot, ka šis pabalsta veids būtu, kā saka, sliktāks vai labāks par pārējiem, bet šobrīd, kā saka, prakse rāda, ka veselības pabalstam būtu daudz lielāka nozīme nekā palielināt šo te no 30 eiro, 75 eiro, ja es nemaldos, tāds saka, dzīves jubilejās. Lai gan tas nav nepareizi vienkārši ierobežot līdzekļu apmēros. Bet es ļoti lūgtu līdz rītdienai mums sagatavot precīzus aprēķinus, jo tas būtu, tad mēs runātu par konkrētām lietām. Ko tas prasa budžetam. Jā, bet man joprojām ir tas pats jautājums, Ilze. Vai tev vēl ir ko teikt par šo lēmumu projektu? Labi. Paldies. Jā, labi, paldies jums, Ilze. Tad man ir jautājums kolēģiem. Vai ir vēl kādi ierosinājumi, vai ir kādi jautājumi ziņotājai? Lūdzu, kolēģi. Nav? Jā, tad es saprotu, ka mēs šobrīd liksim uz balsošanu vispirms atšķirīgo viedokli, ko ir iesniedzis kolēģis Ārvīds Ozols. Andris tomēr runās. Lūdzu, Andri. Paldies. Es gribu runāt, bet man nav ierosinājumi, man nav priekšlikumi konkrēti, bet es gribu runāt, debates respektīvi. Jā, protams, debatējiet, lūdzu. Lūk, un tad man jāizsaka sarūktinājums. Šis priekšlikums, kā mēs redzam, ir iesniegts jau 14. februārī, 19.43. Droši vien, ka pavisam drīz pēc tam, kad tika izsludināta darba kārtība šai komitejai, un kad nodaļa nav spējusi aprēķināt tādu būtisku jautājumu attiecībā šo priekšlikumu ietekmi. Šobrīd ir tā, ka, ja rīktīgi sakot, ka mēs tagad grasamies balsot par šiem te priekšlikumiem, es saprotu, ka šie te ir īstenībā ļoti būtiski. Šie te pabalsti, atbalsts, ļoti būtisks viņš ir. Un, ja mēs kaut kādā veidā gribam ietekmēt, veicināt arī saucamo demogrāfisko situāciju,
un arī palīdzību, tā kā mūsu iedzīvotājiem, tad ir diezgan svarīgi. Jā, tātad mēs jau neatbalstam visus tam vienlaicīgi. Mēs atbalstam tos, kuriem ir kāda īpaša situācija, jā, teiksim, vai ar bērnu piedzimšanu, vai arī ar kādiem citiem vajadzībām, un tātad tiem, kuriem tik tiešām tas ir nepieciešams. Būtu ļoti pareizi, ja mēs tagad tikai zinātu, ko tad tas ietekmē attiecībā, kā bija aprēķināts ar sociālās nodaļas priekšlikumi, vai nezinu, kas viņu tur ierosināja. Un ar šobrīd mēs es pat nevaru neņemos balsot, nezinot, ko tas viss ietekmē. Tas, kad vajag, un ja pēc iespējas, cik mēs varam atļauties, un ka tas ir tikai pareizi, tam es pilnībā piekrītu. Bet šobrīd tā akli tagad nobalsot, cik tad tas sastāda kopumā, kādu ietekmi, ja? Vai mēs to varam, vispār mēs pat nezinām spriest par ko, vai to mēs varam atļauties, vai nevaram atļauties. Ļoti žēl, ka nodaļa nav paspējusi to izdarīt. Es nezinu, var jau būt, ka mēs varam izdarīt tā, vismaz, ja, kad varbūt šo punktu mēs varam šobrīd nebalsot, ejam nākamos punktus, ja, un varbūt, ka par šo laiciņu tur tiešām neprasa daudz laika, ja, un par to laiku varbūt, ka var nodaļa sarēķināt, un vismaz mēs zinām, pa kādiem cipariem iet runa. Varbūt, ka tāds priekšlikums būtu noderīgs šī brīdī. Paldies. Paldies, Andri. Es pieņemu un saprotu tavu sarūktinājumu, bet šajā gadījumā es jautāju dienesta vadītājai, vai pēc šiem dažiem jautājumiem, ko jūs skatāt, vai jūs varat precīzi aprēķināt visus tos ierosinājumus, ko Arvīds Ozols iesniedzis, cik tas nestu budžetam? Ilze? Jā, labi, paldies par doto vārdu. Pārmetums nav vietā. Pirmdienas ir klientu pieņemšanas dienas, un pirmdienās ļoti aktīvi tiek pieņemti klienti, kur tomēr mums ir, kā saka, prioritāte. Es, kā es jau minēju sākumā, es šodien no rīta mēģināju aprēķināt šo pieaugumu. Man tas izdevās uz visiem citiem pabalsta veidiem, izņemot piedzimšanas pabalstu, jo, kā saka, tur ir dažādas situācijas un dažādas summas. Pieaugums, ja mācību līdzekļiem šobrīd mums tie ir 30 eiro, tiktu aizstāts ar 75 eiro, tātad pieaugums mums būtu 52 500 eiro. Jā. Pieaugums ar mājokli saistītu izdevumu sekšanai, ja tiek no 50 eiro mainīts uz 100 eiro. Šo pabalsta veidu neizmanto daudz cilvēku, bet tas tomēr ir nepieciešams. Tātad tur pieaugums būtu 2000 eiro. Politiski represētām personām šobrīd tiek budžetā paredzēti 14,000 eiro pie 60 eiro izmaksas. Ja tas tiek aizstāts ar 100 eiro, tad pieaugums ir 9333 eiro. Černobīļas atomelektroavārijas seku likvidēšanas dalībniekiem šobrīd pabalsts 60 eiro. Ja tiek aizstāts ar 100 eiro, tad šobrīd pieaugums būtu 2333 eiro. Pabalsts nozīmīgās dzīves jubilejās. Pieaugums, ja mēs viņu to rēķinām no 30 eiro uz 75 eiro, vismaz 61,500 eiro. Pabalsts vienreizējs veselības aprūpei naudā, ja no 50 eiro to pārskatu uz 100 eiro, tad pieaugums ir 26,200 eiro. Tā. Pabalsts mājas aprūpes nodrošināšanai. Ja pirmo līmeni no 30 eiro aizstāju uz 90 eiro un otro līmeni no 60 aizstāju 120 eiro, tad pieaugums 70,000 eiro. Bez piedzimšanas pabalsta, kā es teicu, tātad šī summa sastāda 123,866 eiro. Tā kā nav tā, ka mēs urbinam degunu un neko nedaram. Mēs patiesi domājam, vienkārši tā prioritāte, ja sēž klients, tad viņš ir klients pirmdienās, tas ļoti būtiski.
tad mēs prioritātes izvērtējam. Es Paldies. atvainojos, Ilze. Iepriekšējā reizē man šķiet, tu minēji kopumā, bez tiem bērnu piedzimšanas pabalstiem 223 000, man šķiet, ka šobrīd izskanē 123, vai es arī īsti nesapratu. 223, 866, bet tur nav tas bērnu piedzimšanas. Es sapratu. Stipri lielāks uzreiz, kas paceļ to. Jā. Nu tā, Andrim joprojām pacelta roka, vai ir vēl kādi jautājumi? Andrim roka pacelt, tāpēc kā Andris grib runāt, jā. Jā, lūdzu. Lūk, tas mans runājumais ir tāds. Mēs tagad, es saprotu, ka ierosinājumi ir vesels strīpa, ja, tad, ja tā ir paņemta, es nezinu, cik tad kā 10 vai vairāk priekšlikumi ir, ja. Jā. Jā, tad mēs ar šo vienu balsojumu, vai nu tad principā noraidam uzreiz visus, vai arī atbalstam visus. Varbūt, kad ir pareiza darbība būt, nu nezinu, vai šobrīd mēs to esam gatavi, pareiza darbība būt, tad bišķiņ pāanalizēt, kādēļ tur to vajag, un katru no šo pabalstu veidiem balsot atsevišķi. Principā tas būtu pareizi. Tad mēs ar vienu vēzienu, tā saka, nepaķertu līdzi uz aklo, vai nenoraidītu arī uz aklo visus tā starpā, kuri arī ļoti vajadzīgi un noderīgi. Tā par riktīgam domāju, ka jautājums īstenībā ir, jautājums īsti nav sagatavots. Mēs neesam īsti gatavi par šo balsot, un es domāju, ka balsošana šādā ar vienu vēzienu, kaut gan viņš ir tādā vienā priekšlikumā, ka tas nav pareizi. Tāds ir mans viedoklis. Jā, paldies, Andri. Tad ir ierosinājums, ka mēs varētu katru balsojumu par katru jautājumu balsot atsevišķi, vai Arvīts Ozols arī māja ar galvu. Ja? Tas nozīmē, ka mēs palūksim Dacei ierakstīt katru priekšlikumu, un tad mēs balsosim, acīm redzot, Dace, cik vajadzēs tev laiku, 5-10 minūtes, lai to ierakstītu? 5 varbūt. 5, jā. Tad šobrīd ir 13:22, vismaz man rāda. 13:30 satiekamies atkal šajā pašā vietā. Ja? Pēc 8 minūtēm. Un tad balsosim par katru jautājumu atsevišķi. Paldies jums! Dace ir mums veikli visu savadījusi, es saprotu. Tā, cik tad mēs esam, saskaitāmies. Tā, Andri, lūdzu. Lūdzu, Andri. Paldies. Tik ātri nestrādā kompis. Bet priekšlikums tāds, tur ir tagad tikai nosaukt tāda numuri un summas. Es atvainojos, Andri. Tad, kad mēs par to balsosim, man ir atsevišķi izrakstīts, es pateikšu, ko tas nozīmē šis numurs. Jā, tieši to es gribu aicināt. Un ir vēl viena lietiņa, ka tagad redzot viņus izvērstā veidā šos te priekšlikumus, es gribētu papildināt vēl ar vienu priekšlikumu. Un tas būtu konkrēti, tas ir par tēmu, ko es diezgan daudz piestrādāju, es viņu orientējos, es uzskatu, un mans priekšlikums ir, es apmēram stādos priekšā, kādu ietekmi tas rada, un mans priekšlikums ir 6. priekšlikumā, kas ir minēts
Tas, ja nebaldos, tas ir šīs apaļās dzīves jubilejās, ja? 3, 3, 1. Jā, jā. Mans priekšlikums ir, pierakstīt vēl galā, mans priekšlikums būtu, skaitu 50 rakstīt. 50, jā. Skaidrs. Tātad, Dace, lūdzu, pieraksti arī Andra Garklau priekšlikumu, jā? Tad mēs par katru balsosim atsevišķi. Mēs varam jau sākt balsot, kamēr Dace acīm redzot mūs dzird un pierakstīs Andra priekšlikumu. Tātad sāksim. Lai Dace ierakst priekšlikumu, tad uzsākam. Labi. Tad sāksim balsošanas maratonu. Tā, ir ierakstīts priekšlikums. Kolēģi, tātad pirmais Arvīda Ozola priekšlikums 8.1 attiecas uz viena bērna piedzimšanas gadījumā kādu pabalstu izsniegt. Tas ir pirmais priekšlikums 8.1. Tad šobrīd 150, lēmuma projektā ir 300 un Arvīda Ozola priekšlikums ir 500. Uzsākam balsošanu. Tā, visi ir nobalsojuši, skatāmies rezultātu. Kur man tas rezultāts jāskatās, es atvainojos. 4 par, 2 pret, 1 atturas. Tātad. Es atvainojos. Jā, lūdzu. Es gribu mainīt savu balsojumu pret atturos. Pret atturies? Jā, es atturos, jā. Lai kā es ļoti gribētu īstenībā nobalsot par visiem šiem priekšlikumiem, bet saprotot to pašvaldības budžetas ietekmes, kāda būs turpmāk, es domāju, mēs to diez vai varēsim ilgtermiņā arī atļauties. To gan labāk varētu noteikti pateikt finansists vai izpildirektors, jo sagatavotais lēmuma projekts vismaz manā skatījumā bija diezgan korekts. Jau skatoties arī citās pašvaldībās, arī bagātākās pašvaldībās, tur bija no 150 līdz 200 šīs piedzimšanas pabalsti. Un mums ir 300, es domāju, tas ir ļoti konkurētspējīgi un ļoti apsveicami, ka mēs esam jau tā kā priekšā. Tas 500 būtu ļoti ideālā variantā, bet es domāju, ka tur ir veikti. Es tā ļoti ceru, ka tas ir skatīts arī kontekstā ar visu pašvaldības budžetu, ka diez vai kāds gribēja kaut ko, mazāk kaut ko dot, bet vismaz tas bija noteikti tā summa, ko varējām atļauties. Tā kā es atsaucu savu balsojumu, es tā kā atturos, bet, protams, ka gribētos, ka būtu visi 500. Nu tā, Jānis sajauca galīgi galvu, ja? Tātad ir par 3, jo tu biji par, ja? Jā. Tātad par 3, pret 2 un 2 atturas, ja? Pieredzējuši kolēģi, kas man varētu pateikt, kā tagad, vai mēs anulējām balsojumu? Nē, Dace protokolā vienkārši pierakstīs. Piefiksēs, ka ir 3, 2, 2. 3, 2, 2, un šajā gadījumā tātad ir noraidīts, ja? Netiek atbalstīts, jā. Jā, lūdzu, esiet uzmanīgāki, mums priekšā vēl tik ļoti daudz balsojumu, izvērtējiet, kā jūs spiežat pogu, un nejauciet lūdzu galvu. Cik? Kā lūdzu? Labi. Tagad mums ir otrais balsojums par 8.2 punktu, ko autors ir Arvīds Ozols, un tas paredzēja 2 un vairāk bērnu piedzimšanas gadījumā par katru bērnu, tātad cik paredzēts atbalsts. Iepriekš bija tātad 200, šeit ir priekšlikums lēmuma projektā 350, un Arvīda Ozola priekšlikums ir 800. Tātad, kolēģi, atbildīgi spiežam punktu Jāni. Atbildīgi. Uzsākam balsošanu.
2 nav nobalsojuši, 1. Slēdzam balsošanu. Tā. 3, 3, 1. Noraidīts. Tātad pār 3 pret 3 atturas 1. Noraidīts. 3. punkts. 8.3. Iesniedzējs Arvīts Ozols. Tas ir par bērnu, kuram ar pašvaldības bāriņtiesas lēmumu ir iecelts aizbildnis vai jaundzimušais nodots adopcijai, ja šis pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem. Tātad šobrīd mums ir 150 eiro. Lēmuma projektā ir 300 eiro un Arvīts Ozols ierosina 400 eiro. Tad balsojam par šo punktu 8.3. Uzsākam balsošanu. Viens, nobalsoja, paldies. Slēdzam balsošanu un skatāmies tātad 8.3. Par 3, pret 1, atturas 2, nepiedalās 1. Noraidīts. 4. ierosinājums. Autors Arvīts Ozols. 20. punkts. Es atvainojos, vai kāds var skaidrot, kāpēc ir noraidīts iepriekšējais? Kā lūdzu? Kāpēc iepriekšējais priekšlikums balsojums ir noraidīts? Tāpēc, ka komitejas Balsojums tāds ir. Ja drīkst, es atbildēšu. Jā, lūdzu. Šobrīd tātad, ja viens deputāts nepiedalās un ir 3 pār 1 pret 2 atturas, tad nāk 3 pret 3 un komitejas vadītājiem ir izšķirošā balss. Negribu piekrist. Ir 3 par, pret ir 1, 2 atturās. Nav 3 pret 3. Nu, tad jurists skaidroja, lūdzu. Jā, Andri, man ir vienkārši, jo man tehnika parāda iekaviņās noraidīts. Tāpēc es tā saku. Bet lūdzu, juristi skaidrojums. Jā. Jā, tā tad lēmums ir pieņemts, ja ir balsojusi vairāk kā puse no tiem, kas piedalās. Un, ja ir izšķirās šīs, tātad tas, kurš nepiedalās, viņš nepiedalās. Tātad tas būtu tikpat, kā viņš nebūtu sēdē tajā brīdī. Līdz ar to ņem šīs te 6 deputātu balsis. Tātad ir 3 pret 3. Un, kā jau arī Rudolfs norādīja, tātad ir izšķirošā šīs te konkrētās komitejas priekšsēdētāja balss. Paldies, Aiga. Nav 3 pret 3, Aigā, nav 3 pret 3. Pat ir 3 pret ir 1 un atturas 2. Jā, bet lai būtu pieņemts lēmums, ir jābūt balsojušam vairāk par pusi. Lai būtu pieņemts. Vienkārši viņš nav pieņemts. Nav cita regulējuma. Tādā ziņā vienkārši traktējums ir tāds, kā lai saka, nekorekts. Tas nav 3 pret 3, bet vienkārši nav pieņemts tāpēc, kā. Jā, bet sistēma piedāvā to, tā kā viņa piedāvā šo te, noraidīts. Nav pieņemts, ir noraidīts. Tā sistēma. Paldies, sapratu, jā, paldies. Jā, labi, paldies, Aiga. Tad mēs nākamo jautājumu. Tas ir 4. 20. Tas ir pabalstu mācību līdzekļu iegādē piešķir daudzbērnu ģimenei, ja bērnu likumiskais pārstāvs un bērns ir deklarējis savu dzīves vietu un faktiski dzīvo pašvaldības teritorijā par katru bērnu 30 eiro. Jūs saprotat, par ko ir? Un Andrim ir pacelta roka, vai ir kāds jautājums? Vai tā ir vecā roka? Jā, man bija roka pacelta jau pēc pirmā balsojuma. Paldies, ka ieraudzījāt tagad. Un jautājums, pat ne jautājums, bet bija, kā lai saka, komentārs Remesim Jānim par viņa augstu atbildības līmeni, kad viņš jau šobrīd jau ir izšķīris jau to, ka, teiksim, pat nedodot iespēju šo jautājumu tādā izskatīt viņu attiecīgi finanšu komitejā, kur varētu būt tad šī informācija, kādas ir mūsu finansiālās iespējas. Viņš jau šobrīd ir
Ja it kā izteicis savu milzīgo vēlmi atbalstīt, bet jau pateicis, ka nekāds atbalsts te nebūs. Paldies par augsto, tādu profesionālu pieeju, Jānim. Paldies. Paldies, Andri, par viedokli. Tātad šobrīd ir 4. jautājums, 4. priekšlikums Arvīdu Ozolu par 20. punktu. Ja vēlreiz, Andri, roka joprojām ir pacelta? Vai mēs varam turpināt balsošanu? Varam, es noņemšu. Es atvainojos. Paldies, jā. Tas ir, varbūt visu atkal gari es nelasīšu. Pabalsts mācību līdzekļu iegādē piešķir daudz bērnu ģimenē, ja? Tātad 20. līdz šim bija 20, jā, un Arvīds Ozols 30. Arvīds Ozols ierosina 75 aizstāt. Tātad balsojam par pabalstu mācību līdzekļu iegādēji. Uzsākam balsošanu. Cik tā bija tagad projektā iestrādāja sociālā nodaļa? Es saprotu, ka tāda pat kādas bijis, jo principā izmaiņas, sociālais dienests var man palabot, izmaiņas ir tikai par bērnu piedzimšanu. Tā ir, Ilze? Jā, šobrīd mūsu projektā šim pabalsta veidam nemainījās summa, bet, precīzākam to daļu jūs par to balsojat, akcentēšu, tātad šobrīd tā summa bija 30 eiro, ja? Projektā tiek piedāvāts mainīt. Arvīds Ozols piedāvā 75 un tas izmaksā 52 500, jā, plusā? Jā, plusā jā. 55 000, kam šobrīd jau ir šim pabalstveidam. Jā, katrā gadījumā jāsaprot jau, ka šis nav gala verdikts, jā. Vēl var rēķināt, vēl var runāt, vēl var debatēt un notiks sabiedriskā apspriešana, jā. Tātad, es teikam nospiedu, uzsākt balsošanu. Viens nav nobalsojis. Paldies. Slēdzu balsošanu. Tā, tūlīt. Par 3, pret 2, 1 atturas, 1 nepiedalās. Noraidīts. Tas ir tāpat, kā pat mums juristi skaidroja šī situācija, kas bija ar 3. priekšlikumu. Nākamais Arvīda Ozola priekšlikums ir par 29. punktu. 29. punkts ir tiesības saņemt vienreizēju pabalstu ar mājokļu lietošanu saistīto izdevumu sekšanai vientuļam vecuma pensionāram. Šobrīd mums ir noteikumos 50 eiro gadā. Arvīds Ozols rosina dubultot uz 100 eiro. Tātad visi saprot, par ko mēs balsojam? Uzsākam balsošanu. Kaut ko pabeigt izskatīšanu, atvainojiet. Kaut kā tā kā. Es esmu kaut kur tehniski aizķērusies. Tātad par kuru punktu mēs runājam šobrīd? Par 20. Par 29. punktu. Jā, labi. Ir par 3, pret 2, atturas 2. Tātad 3, 4. Noraidīts. Atvainojiet, lūdzu. Nākamais punkts 33.1. Tas ir saistībā ar senioru sveikšanu jubilejās. 33.1. Šobrīd mēs līdz 90 gadiem un pēc tam katru gadu pēc 90 līdz 100 mums ir nauda
dāvanā 30 eiro paredzēta, ja? Un Arvīts Ozols ierosina šo summu pacelt līdz 75 eiro, kas budžetā, kā es sapratu, vai pareizi Ilze ir aprēķinājusi sociālā dienesta, ja? Kā tas izmaksātu papildus 61 500 eiro. Tātad mēs balsojam par 6. Arvīdu Ozola priekšlikumu par sveikšanu, senioru sveikšanu jubilejā. Lūdzu, uzsākam balsošanu. Viens nav nobalsojis. Visi nobalsojuši. Paldies. Slēdzu balsošanu. Noraidīts par 3 pret 4. Nākamais, 36. punkts. Tas ir pabalsts 60 eiro apmērā politiski represētām personām. Tātad šobrīd ir 60 eiro un Arvīts Ozols iesaka 100 eiro. Uzsākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. Trīs par, 2 pret, 2 atturas, noraidīts. 8. Arvīda Ozola ierosinājums par 38. punktu, un tas skan pabalsts Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem. Šobrīd ir 60 eiro, un Arvīds Ozols ierosina 100 eiro. Kaut kā neesmu paspējusi pierakstīt sociālā dienesta vadītājas teikto, cik tas varētu prasīt no budžeta, bet balsojam. Par Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem no 60 eiro uz 100 eiro. Uzsākt balsošanu. Oi, kaut ko es atkal. Slēdzu balsošanu. Noraidīts par 3 pret 2, atturas 2. 9. priekšlikums Arvīda Ozola, tas ir par 40. Vienreizējs pabalsts veselības aprūpē 50 eiro apmērā reizi gadā. Arvīds Ozols rosina to dubultot uz 100 eiro, un tas izmaksātu budžetam 26 000. Lūdzu, uzsākt balsošanu. Beidzam. Trīs par, 2 pret, 2 atturas. Noraidīts. 10. Arvīds Ozols ierosina 47. punktu. Pārtikas un citu preču pirkšana. Tā. Tūlīt. 47,1, jā. 30 eiro šobrīd ir paredzēts pabalsts apmērs mēnesī, un Arvīds Ozols ierosina 90 eiro. Tas ir pabalsta apmērs mēnesī pārtiks un citu preču pirkšanai, piegāda mājās, ūdens iznesšana, ienešana un tā tālāk. Balsojam tātad par 10. priekšlikumu, uzsākam balsošanu. Slēdzam balsošanu. Tūlīt. Par 3 pret 3, 1 atturas, noraidīts. 11. Arvīda Ozola
priekšlikums par 47,2 punktu. 60 eiro ir paredzēts pārtikas un citu preču pirkšanai un piegādēji mājās. Mediķu izsaukšana, veids nodošana mazgāšanai un pavadīšana pie ārsta, palīdzību apģērbties, noģērbties. Tātad 60 eiro vietā Arvīds Ozols ierosina mainīt uz 120 eiro. Tas, ja es pareizi sapratu no sociālā dienesta vadītājas teiktā, būtu 70 000 tas izmaksātu. Lūdzu, balsojam par 11. Arvīda Ozola priekšlikumu. Uzsākam balsošanu. Slēdzam balsošanu. Noraidīts par 3, pret 3, 1 atturas. Un šobrīd ir 12. priekšlikums, ko ir iesniedzis Andris Garklaus par 33,1 punktu, kur viņš aicina senioru cienījumos gados, ko mēs sveicam sākot no 70 gadiem, viņš aicina, šobrīd ir 30 eiro pabalsts. Arvīds tātad ierosināja 75, mēs nobalsojam pret to, un šobrīd Andris Garklaus rosina 30 eiro aizstāt ar 50 eiro. Šobrīd, kā es saprotu, tā kā tas priekšlikums nāca šobrīd, tad sociālais dienests nav aprēķinājis, cik tas varētu iznākt budžetā. Uzsākam balsošanu. Slēdzam balsošanu. Noraidīts par 3, pret 3, atturas 1. Tad es saprotu, ka mums šobrīd priekšā balsošana kopumā par šo lēmumu projektu, par šiem grozījumiem saistošajās noteikumos, ko mēs tālāk nodosim sabiedrības viedokļa noskaidrošanai. Uzsākam balsošanu. Slēdzam balsošanu. 3 par, 1 pret, 3 nepiedalās. Regina Andris grib pacelt roku. Jā, es atvainojos, varbūt, ka es neredzu roku un es labprāt gribētu, lai kāds iesaucās, jo es šobrīd buros pa to otru lapu, ja, kur es skatos pāri pret un tā tālāk, tā kā šis nebija vienkārši balsojums. Es ļoti atvainojos, ka es neieraudzīju atkal Andra roku, bet, protams, ja es neredzu, jo ir divas plāksnes, ja, tad katrs var, deputāti lūdzu, parādiet, kurš tad ir pacēlis roku. Lūdzu, Andri, lūdzu. Paldies. Lūdzu. Man ir tāds priekšlikums un pat divi priekšlikumi, var teikt tā. Mēs tā kā balsojam zināmā mērā uz tumšvāku. Drusciņu uz tumšvāku. It kā tā kā informācija bija, bet, teiksim, būtu liederīgi, ja nākamajās vai komitejā finanšu droši vien, ka skatīs un arī domas sēdē, būtu, un noteikti, ka domas sēdē arī droši vien, ka būs nepieciešams ziņās visticamākais. Ja? Būtu labi, kad spētu dienests tad sniegt informāciju, uz cik gadījumiem, uz cik cilvēkiem attiecās šie katrs konkrētais priekšlikumus, par kuriem šobrīd mēs runājam. Varbūt, ka būs kaut kas klāt, varbūt mazāk, nezinu, kāds priekšlikums, ja, bet šobrīd par šiem esošajiem, ja. Un tad sniegt informāciju, tad ietekme papildus prasa tik daudz līdzekļus, teiksim, šā brīža dienesta plānotajiem, ja. Tad pirmām kārtām jau jāsaprot, vai līdzekļi vispār ir iespējami
tātad sekt, ja. Kaut gan pēc budžeta pieņemšanas mums tika veidots, ka ir 1,83 miljoni brīvie līdzekļi, kas mums ir jāsadala, ja, un tātad tas ir viens tātad priekšlikums pilnveidot informāciju tādā brīdī, kad būs jābalso. Ietekmi, cik cilvēku skar un ietekmi finansiāli. Un otrs ir, es aicinu komitejas priekšsēdētāju šo informāciju paust gan finanšu komitejā, Jā, noteikti. un arī šo te atziņu, kas skaidri un gaiši un nepārprotami parāda. Ja mēs it kā tā kā rūpējamies par demogrāfisko situāciju, ja, šo attieksmi, jau sociālās komitejas deputāta attieksmi, kas attiecās jautājumus par pārējiem, manas pēc var neinformēt, ja, bet šo te, kad uz bērniem, kas attiecās, un otrkārt arī uz senioriem. Tik klaji negatīvu attieksmi pret sveikšanu, senioru sveikšanu, ja, 4 pret, ne pret 1 no tiem jautājumiem. Ne pret 1. 4 pret, ja. Tad tas ir jautājums, 6. priekšlikums 4 pret. Nezinu, ko ir nodarījuši seniori, komitejas locekļiem, kad krass attieksme. Un tas pats jau patiesībā redzams ir arī 12. punktā. Ja? Tad. Tā, es aicinātu, ka es šo te gribētu saklausīt, kad attiecīgi finanšu komitejas un domas sēdē šo te informāciju. Paldies. Paldies, Andri. Lūdzu, Arvīd. Jā, paldies, kolēģi. Man jāatvainojas, es nobalsoju nepareizi. Otrajā jautājumā es balsojumā nepiedalos. Paldies. Nē, tā nedrīkst. Arvīd, tad ir jāpamato, kāpēc. Ir jābūt pamatojumam, kāpēc nepiedalās. Es varu to arī pamatot. Ja? Ne jau es no pirksta izzīdu tos ciparus, ko es esmu salicis. Ja? Un jau visi mani priekšlikumi ir noraidīti, tad es šādā balagānā nepiedalos. Paldies. Nē, vai var jurista skaidrojumu? Kuros gadījumos? Kurš ir vadītājs? Jūs vai tomēr Regīna? Jā, es lūdzu. Es šobrīd paskatos, ko tas izšķir. Tas mums šobrīd neko neizšķir, bet, protams, jurista skaidrojumu. Paldies, Rudolf, par pleca sajūtu. Pieredzējušāku. Lūdzu, Aiga. Otrais punkts ir... Vai varēja precizēt, pa punktu gāja runa? Es saprotu, ka tas ir otrais punkts. Ja es pareizi sapratu, tas ir 8.2. par 2 un vairāk bērnu piedzimšanas gadījumā par katru bērnu. Tas ir otrais punkts, balsojums kopumā. Tas ir balsojums kopumā, skaidrs. Balsojumā nepiedalos. Paskaidroju, kāpēc. Paldies. Jā, labi. Juristu skaidrojumu mums tur vajag, vai mēs varam zīmēt, ka Arvīds Ozols nepiedalās balsojumā, vai ar to piet? Es tomēr noteikti vajadzīgs ir jurista skaidrojums. Paldies. Labi, lai būtu Aiga, lūdzu. Aiga, vai esi aizgājusi? Aiga mums ir aprēķinājusi, ka vidēji papildus par bērnu piedzimšanas pabalstiem, viņai ir dati, tātad 24. gadā 172 bērni deklarēti, ja jūs čatā lasāt, tad vidēji varētu pieaugt pa 34 400. Tas ir pa bērnu piedzimšanas pabalstiem, ja mēs pieņemam Arvīdu Ozolu priekšlikumu. Labi, vai mums ir jurists? Es esmu, tikai šitos rakstīju pašā sākumā. Labi, bet šobrīd ir jautājums, vai Arvīds Ozols šobrīd grib nepiedalīties balsojumā par šo jautājumu, vai mēs varam tā vienkārši pasakām Dacei Tauriņai, Dace Tauriņ, lūdzu, izlabojiet. Principā ir tā, ka, ja mēs ņemam pēc likuma, tad nepiedalās balsojumā tikai un vienīgi. Tad ir interešu konflikts. Pārējos visos gadījumos ir 3 veidi balsojumi par, pret vai atturas.
Jā, Aiga var tā skaidrot, bet Andris Garklāvs tūlīt izskaidros citādāk, jo viņš ir saņēmis varam un vairākas vēstules, un vienā reizē domas sēdē jau, cik es sapratu, viņš skaidroja, ka nedrīkst deputātus pratināt, un kā viņi grib, tā viņi arī balso. Lūdzu, Andri, jūs noteikti precīzāk to izstāstīsiet. Jā, cienījamie kolēģi, tieši tā, un zināt, jūs arī esat saņēmuši tādu pašu. Un es jau par šo informēju, un šoreiz jurists kundzei nav taisnība. Jebkādi arī citi iemesli var būt par iemeslu, kādēļ nepiedalās balsojumā. Nav taisnība, ka nedrīkst tā būt. Paņemiet, izlasiet likumu, paņemiet, izlasiet skaidrojumu, ko atsūtīja arī šī te varam atbildes vēstulē. Tur ir skaidri un gaiši uzrakstīts. Tā kā tā nav taisnība, tas ir bleķis un tā ir maldināšana. Paldies! Nu, tad tādā gadījumā, kāds mums šobrīd rezultāts 3-1, nepiedalās 3, ja? Vai arī vispār Aigars nav pieslēdzies, bet viņš ir tā kā nobalsojis, tad mēs Dace Tauriņa ieraksta nepiedalās 4. Un tādā gadījumā tad šis jautājums nav pieņemts. Lūdzu jurista skaidrojumu. Tātad sanāk pār 3, pret, kurš balsoja pret. Jā, sanāk, ka tajā brīdī sēdē nav komitejas vairākums. Tas nozīmē, Aiga, lūdzu, pār 3, pret 1. Kuru jautājumu? Es pārvietojusi uz nepiedalās vai par vai pret? Es drīkstu? Jā, lūdzu. Es neredzu. Aiga šobrīd otrajā jautājumā. Jā. Mums par balsojums kopumā par šo jautājumu, tātad mums ir 3 deputāti nobalsojuši par un 4 deputāti nepiedalās. Nu, tas nozīmē, ka principā nav kvorums. Pilnīgi precīzi. Ja nepiedalās, tad principā viņš nav sēdē. Jā. Brīnišķīgi. Nes ko tad mēs te sēžam, ka neviens nav sēdē, vai ne? Visi sēž pie ekrāniem un nepiedalās. Brīnišķīgi, kolēģi. Viss kārtībā, viss kārtībā. Tas nozīmē, ka šis jautājums nav pieņemts grozījumi, un mēs nenododam to sabiedrības viedokļa noskaidrošanai, un mēs turpinām dzīvot tāpat kā bija, jo es saprotu, ka šo jautājumu mēs nenododam. Es gribētu teikt to, ka komitejai, ne? Jautājums, pa cik skar finanses, tad viņš būtu finanšu komitejā skatāms, jo šajā komitejā, protams, var skatīt būtību to, kad ir šādi pabalsti, ka viņi paaugstināmi, bet reāli viņš ir finanšu komitejas jautājums, jo par budžetu var lemt un ņemot vairāk tie papildus naudas budžetā finanšu komiteja. Tā ka viņš jebkurā gadījumā ir finanšu komitejā skatāms. Paldies. Tas nozīmē, ka sociālā komiteja viņu neatbalsta tādēļ, ka mums kvorum nav, 4 cilvēki nav, bet tad rīt skatīsies finanšu komitejā šo jautājumu. Protams, es paudīšu to, ko mēs šodien runājām. Nekādu šaubu. Labi, tad mēs esam pabeiguši šī jautājuma izskatīšanu. Pieliekam punktu. Nākamais jautājums. Paldies visiem, kas palīdzēja izbrist. Māri Broka ir pacelta. Jā, brīnišķīgi. Lūdzu, Māri. Jā, es domāju, ka man nemaz nedos vārdu, bet es tikai Regīnu gribu atgādināt, ka jebkuram deputātam ir tiesības iesniegt priekšlikumu domu sēdi, tā kā sociālā jautājuma komitejas vadītājai ir pilnīgs tiesības virzīt uz domu sēdi arī šo jautājumu nevis kā komitejas, bet kā atsevišķa deputāta priekšlikumu. Par tā, lai nomierinātu
Bet es tā Sākās saprotu, ka prāt. šis jautājums pirms sabiedriskās apspriešanas Nē, bet es saprotu, ka finanšu komitejā viņi arī skatīs. Ka viņi neskat Tāpēc darba kārtībā vismaz viņš ir. Nu, finanšu labi, bet šo jautājumu, tā kā pirms sabiedriskās apspriešanas uz domas sēdi, es saprotu, nevirsu. Labi, lūdzu, Andri. Lūdzu, Andri. Paldies, jā. Es vēlreiz aicinu kolēģiem, vajag neiespringt un neuzcepties, paņemiet, ilasiet to skaidrojumu, kur skaidri un gaiši tad ir arī šāds te gadījums ir, sēdē piedalās deputāti, sēde var notikt, 7 deputāti sēdē piedalās, bet balsojumā nebija kvorums, līdz ar to šis balsojums, šis jautājums tad nav pieņemts, lēmumu projekts nav pieņemts. Tālāk visas iespējamās rīcības, tā kā tas viss notiekās, tā kā tur arī skaidrots, tā kā nav ko beigt cepties. Paldies! Es atvainojos, vai kāds tagad no klātesošiem, kam es tagad skatos acīs, tagad cepās? Katrā gadījumā tā neesmu es, kas cepās, bet, Nē, tas nebija tā. Es te vienkārši skatos, ka emocijas uzvandīja gan no Rudolfa puses, gan no Māra puses, jā. Nav jau nevienam neko ko draudēt. Tā kā ir situācija tāda, pieņemam viņu tādu, kāda viņi ir, un rīkojamies tālāk, uz priekšu. Draugi kolēģi, vai kāds kādam draudēja? Man liekas, ka šie vārdi cepties un draudēt tik ļoti tiek izmantoti un tik ļoti labi sabiedrībā skan. Vienkārši mēs runājām, un ja gadījumā es kādā brīdī biju emocionāli un satraukt, tad tikai tādēļ, ka man vajadzēja izbrist tam visam caur tiem lieliem gariem balsojumiem. Ja? Tā kā es neuztvēru nekādus draudus, un kas vēl kādi tie skaistie vārdi, ko parasti Andris lieto. Bet, viss kārtībā, mums kaut ko ir uzrakstījusi juriste, iespējams, ka viņa cepas. Es vienkārši citēju pašvaldību likumu 37. panta 4. daļu. Jā, un ko tas mums nozīmē? Lūdzu, iztulkojiet. Deputāts ir uzskatāts par klātesošu balsošanā, ja viņš ir balsojis par, pret vai atturas. Un tad pārējos gadījumos viņš nav uzskatāms par klātesošu, par ko bija pirms tam jautājums. Jā. Tad, lai mēs šo vai kāzusu, vai lai mēs tā saprastu, ko mēs tagad uzvaram, vai varam savādāk. Lasīsim, kā mums mieru virs zemes nodibināt. Labi, tad mēs pieņemam, ka mēs esam šo jautājumu izskatījuši bez draudiem, bez naida, draudzīgi. Ja? Nākamais darba kārtības jautājums ir informācija par deklarētās dzīvesvietas anulēšanas un dzīvokļu jautājumu risināšanas komisijas 25. gada janvāra sēdē pieņemtajiem lēmumiem. Inga Zālīte, lūdzu jums vārds. Labdien! Sveiki! Informēja, ka deklarētās dzīvesvietas anulēšanas un dzīvokļu jautājumu risināšanas komisija janvāra sēdē ir izskatījusi 31 jautājumu. No tiem 11 lēmumi ir pieņemti par pašvaldības dzīvokļu izīrēšanu un ieslīgumu termiņu pagarināšanu. 4 personām ir pagarināti ieslīgums 3 gadiem, 4 personām ir pārjaunot sociālā dzīvokļa ieslīguma termiņi, ar 1 personu ir pārslēgts dzīvojamā telpa ieslīgums uz 3 gadiem, jo iepriekšējā īrnieka ģimenes locekļa vietā, jo īrnieks miris, un 2 personām no rindas ir pirmoreiz izīrēts dzīvoklis. 1 uz 3 gadiem un 1 bez vecākas gādības palikušajam bērnam izīrēts uz 1 gadu. Paldies! Jā. Inga, man tāds jautājums. Jā. Es nezinu, vai tūlīt varēsiet atbildēt. Es satiku vienu cilvēku no sociālās mājas, tā sauktās Valmieras 1A. Es skatījos, ka jūs esat pieņēmuši, man liekas, par 3 cilvēkiem jau izmitināt šajā mājā, ja? Man liekas, mēs pieņēmām pat 3, bet 1 atteicās mums jau pat nenoslēdz vēl ieslīgumu. Jo viņam ir par dārgu, es tā saprotu. Jā, un šis cilvēks, ko es satiku, uztraucās, ka tur esot 5 brīvi dzīvokļi. Un kam tad, vai viņi tagad maksā par tie, piemēram, apkuri, kas ir dārga, vai viņi maksā
par šo apkuri, kā tas ir. Viņi satraucās, ka ir brīvi dzīvokļi, kāpēc neaizpilda pašvaldība? Nē, nu īrnieki jau nemaksā par tiem maksā pašvaldība. Nu, Līmežu apvienības pārvaldes par tiem maksā brīvajiem. Ja tur ir jāremontē vēl kosmētiskais remonts, līdz ar to viņi arī viss nav izīrēti vēl. Skaidrs. No acīm redzot, cilvēks domā, te mājā ieplūst tāds karstums un uz visiem sadala. Un brīvie dzīvokļi tā tad nemaksā. Jo neviens nedzīvo. Labi, es varēšu cilvēkam arī izskaidrot. Paldies, Inga. Paldies. Un nākamais darba kārtības jautājums. Informācijas. Kā jau es sākumā informēju, tad šodien mēs uzklausīsim divu iestāžu pašvaldības iestāžu ilgstošās sociālās aprūpes Pērle un veco ļaužu mītnes Sprīdīši vadītājs. Tātad man būtu lūgums vispirms uzklausīt Ilze Elsti, Pērles vadītāju. Lūdzu, Ilze. Labdien visiem! Sveika! Mēģināšu nošērot ekrānu. Vai jūs lūdzu redzat? Redzat, lūdzu? Neredzam vēl. Neredzam, jā. Tā. Jā. Nē, ko mēs redzam? Kaut ko mēs redzam? Kaut kas ir cits, pagaidu. Es spiežu šādi. Prezentācija. Kā lūdzu? Noteikti nebija jūsu prezentācija. Nē, man lūdzu ir prezentācija. Viņam ir, jā. Zini, es iepazinos ar jūsu prezentāciju. Bet vienkārši es viņu lieku šāru un man... Rudolf, varbūt var ieteikt, ko Ilzei, viņa šodien ir baigā miglā, izskatās. Es varu padalīties ar to prezentāciju uz ekrānu stulīt. Jā, lūdzu, Rudolf. Paldies, Rudolf. Tā ir redzama? Jā, paldies. Lūdzu, Ilse. Tā. Nākošā lapa, lūdzu. Jā, tūlīt vai kaut kas saspiedās, piedodiet. Tātad sociālās aprūpes centra mērķis ir nodrošināt klientiem vajadzībām atbilstoši sociālās aprūpes pakalpojumu, uzlabojot klienta dzīves kvalitāti, maksimāli sekmējot pašaprūpes spējas. Un vēl šeit es piebildīšu arī noteikti veselības aprūpi nodrošināt. Pērlē aprūpējamo skaits Umurgā šobrīd ir 40 cilvēki, Pociemā ir 21. Aprūpes līmenis, 3. līmenis ir noteikts 43 klientiem, 4. līmenis 18 klientiem. Kā redzams, arī invaliditātes grupas, cik ir 1. grupas invalīdi 20, 2. grupas invalīdi ir 10. Palielinoties 24. gadā klientu skaitam, tātad par 6, personāls netika palielināts un nevienam nekas klāt, teiksim, slodzes nenāca. 24. gada nogalē sociālais dienests veids pārvērtēšanu aprūpes līmeņos, un tā kā šiem mūsu aprūpes iestādē ir visi 3. un 4. līmeņa klienti. Tā, pašvaldības saņemtais līdzfinansējums ir 36 klientiem, 100% privātais finansējums ir 25 klientiem. Budžeta plāns pagājušā gadā 24. bija 489 000, izdevumi tātad
sasniedza 101% un izpildi bija 109%. Esam strādājuši tātad pluszīmi. Lielākie, teiksim, tādi saimnieciskie darbi, kas ir izdarīti 24. gadā, tika paveikta jaunā asfalta seguma ieklāšana Umurgā, kur tika nauda piešķirta 23. gadā, bet nepaspēja veikt šos te darbus. Kā arī iestādītas jaunas ābeles, savu dārziņu, teiksim, papildinājām. Pociemā salaboti nokrāsoti soliņi, veikti jumta remonta darbi Lapenē, ko vējš bija papostījis, un bruģa celiņa ieklāšana līdz Lapenei, kur tas nebija veikts. Tātad par klientiem. 7 ir veiktas kataraktas operācijas. Tas ir valsts apmaksāts. Iegādāti madrači jauni, noslēgt vienošanos ar Latvijas neredzīgo biedrību un audiogrāmatu un grāmatas palielinājumā drukā piegādi. Šeit varbūt kādam liksies nesvarīgi, bet klienti to ļoti izmanto, klausoties grāmatas audio ierakstā, kā arī lasot ar stipri palielinātiem burtiem. Ko es vēl gribēju pieminēt? No valsts budžeta finansējuma iegādāti atbilstoši klientu vajadzībām tehniskie palīglīdzekļi 5 ratiņkrēsli. Klientam ar daļēju abu pēdu amputāciju pasūtīti individuālie ortopēdiskie apavi, kas arī ir no valsts finansējuma. Vasarā projektā nodarbinātības pasākumu vasaras brīvlaikā iesaistījās 6 skolnieki, kuri palīdzēja dažādos saimnieciskos darbos, dažādu pasākumu, radošo nodarbību organizēšanā. Piemēram, mākslas skola jauniete vadīja gleznošanas nodarbību. Šeit bija cits skatījums gan klientiem, gan, es domāju, arī šim skolniekam, un tas bija aizraujoši. Kā arī šie skolnieki palīdzēja gan pasākumu organizēšanā, dažādas nodarbības vadīja. Ko es vēl gribu pieminēt, ļoti liels pluss, kas bija šogad, kad klientam, teiksim, meita iesaistījās labdarībā un piedāvāja vadīt nodarbības pilnīgi citā stilā. Klientiem atkal tas bija ļoti interesanti. Un, tas tāds cilvēks visu dienu ziedo un ir tik daudz izdomas izdomājis, kā katru klientu uzrunāt. Un tur bija gan labirintu risināšana, gan atšķirību meklēšana attēlos, keramikas nodarbības. Tā kā arī tas ir tāds pluss no klientu tuvinieku puses. Jā, šeit mums būtu viss. Nākošo lūdzu. Darbības plāns 25. gadā. Bez šiem, ko jūs redzat, kas jau ir izdarīts. Ir iztīrītas ventilācijas sistēmas, nomainīti filtri. Tad jaunuzceltajā korpusā Umurgā, izmantojot garantijas laiku, tika novērsta rekuperācijas sistēmas darbības traucējumi, kuri bija radušies ekonomisko režīmu augstā laikā ieslēdzot. Iekārtā veidojās kondensāts, bet šī kļūme ir novērsta, tātad viss ir savests kārtībā. Tātad paši ko mēs vēlamies? Mēs vēlamies veikt atjaunošanas darbus Umurgā, Lapenē ar saviem spēkiem, arī plus iesaistot varbūt skolniekus. Norobežot dīķu teritoriju Umurgā, kas apdraud klientus, jo patreiz, piemēram, tas dīķis ir pilns un ja kāds netīšām ejot, pakrīt vai iekrīt, tas var iznākt letāls gadījums. Tad Pociemā veikt kosmētisko remontu dušas telpās arī esam ieplānojuši tā kā par saviem līdzekļiem.
Un, protams, profesionālo apmācību un kvalifikācijas paaugstināšanu darbiniekiem, visiem mums. Tas būtu lielos vilcienos. Viss. Paldies, ja ir kādi jautājumi, labprāt atbildēšu. Jā, vai deputātiem ir kādi jautājumi Ilzei? Pērlis Ilzei. Es skatījos, ka jūs tur tūlītās Arvīd, ka tur bija rakstīts, ko jūs tur darīsiet un kaut ko kopsiet. Es atceros, ka kolēģis Rudolfs Pelēkais rosināja varbūt kaut ko, vai tagad modē ir tā sestdienas talka vai citas talkas, varbūt padomāt par to, kā mēs varētu arī sabiedrību varbūt iesaistīt kaut kādos apkārtnes sakopšanas darbos, ja kādi to atbalstītu. Tā kā Ilze padomā vēl par kādiem darbiņiem, kā mēs varētu sabiedrību iesaistīt, ja? Paldies. Un tagad Arvīd, lūdzu. Diemžēl jāsaka, vai paldies, Regina. Jūs pateicāt to, ko es gribēju teikt. Vajag iesaistīt. Aiciniet arī mūs. Labi, paldies. Paldies. Tur pie vārda, Arvīd. Arvīd, es lasu tavas domas. Uzmanies. Domā labas domas. Bet ir forši, es braucu garām gan Pociemā, gan Umurgā, un es redzu, ka tur ir sakops. Un es labprāt, ja pavisam godīgi, ja ir nepieciešams, es labprāt esmu gatavs savu laiku noziedot, kaut ko labu izdarīt. Paldies. Es saprotu, ka tu tos ozolus kopi tur Alojā un tu dabūji tur ordeni par to, ja? Pēdējos svētkos, kur paldies teica. Labi, mēs te sakuķitējāmies, vai ir kāds jautājums vēl Ilzei? Būtu otrā lapa, vai arī tie, kas man sejas nav redzamas, kur te mani pārējie tagad palikuši. Nē, man tikai Jānis abās pusēs rādās. Es nezinu, kā tas sanāk. Garklāvu es neredzu, bet es viņu nevaru atrast. Bet, labi, šobrīd jau nekāda balsošana nav. Paldies tev, Ilze. Paldies par sadarbību un redzu, visi grib ļoti talkot. Gunita jau pati bez aicināšanas jau ir klāt. Viņa ir uzpucējusies, un tagad mums sastāstīs Dievas zīmes, ko viņa tur saorganizējusi un bildējusi un stādījusi. Lūdzu, Gunita, vārds tev. Labdien visiem! Tagad es arī mēģināšu, vai man sanāks tas pats, kas Ilzei. Ir? Redzams? Jā. Ir? Jā, lūdzu, Gunita, jā. Tad tā. Šeit ir mūsu, es pavilkšu šo te noslēst pat redz. Pašvaldības iestāde veco ļaužu mītnes Sprīdīši. Šeit ir mūsu tas logo, kur beidzot ir šī kreisajā pusē ir mūsu krustmāte un krustēvs uzradās, kas mums noziedoja šo logo Sprīdīti. Mēs bijām tik priecīgi un tiešām tas tik skaisti izskatās, ka šis sprīdīts šeit ir pie tā sprīdīša uzrakst beidzot arī. Te šeit ir man tie palīgi, lielākie palīgi. Kopā esam 18 iemītnieki. Šie ir šie 3 palīgi, tie lielākie, kas visos darbos labprāt piedalās un nāk un grib strādāt. Tas ir tas mūsu vizītkarti. Nākamais. Kaut ko gan pat izdarīju. Kā es tagad tālāk dabūju? Vienkārši uzklikšķina uz ekrānu, Gunita. Tikai? Jā, vajadzētu būt reiz. Kas man šitas uzradās tā? Tā, tūlīt. Pašvaldības iestāde veco ļaužu mītne Sprīdīši, tālāk būs paveiktais un uzlabojumi, sadarbības partneri un plānotais. Vai Gunita, bet mēs neredzam ekrānu. Mēs neredzam. Ko, lai es sadarbu? Vai jaunām varbūt ieiet? Pamēģini. Cik nesmuki sanāca. Es nezinu. Lai es tiek apakaļ. Varbūt, Rudolf, tu vari palīdzēt Gunitē? Fiziski palīdzēt? Es varu atkal padalīties tad ar ekrānu. Gunita var teikt, kad jāpāršķir. Nē, Gunita pašai sanāk. Nē, tas nav ir. Jūs redzat, vai tad? Balta lapu redzam, Gunika. Vai kā neiet? Nē, nekā nav.
Es Gunita padalīšos ar to prezentāciju, tad es saku, kad Gunita, vajag pāršķirt. Varēs tikai pastāstīt, Rudolfs padalīsies. Aha, nezinu, kurš dalās, bet nu ir. Ja, Rudolfs laikam sanāca tagad. Labi. Tā. Var tālāk tagad, jā, plānotais, sadarbības plānotais, tālāk. Žēl, ka es pat nevaru. Tā. Nu šeit, kad es atnācu strādāt, diemžēl man bija daudz jāiegulda sevis spēki un darbi, lai sakārtot apkurs sistēmu. Tas bija traki, tās krāsnes bēdīgās. Apkurs sistēmas, tad notika apkurs sistēma, uzlikām gāzi, un tad izrādījās, ka ļoti patērējām elektrību. Tā kā tanis projektos kādreiz raksta, es nezinu, kā raksta un kā dara, nebija iekļauts pārslēgties uz karstā ūdens. Un mēs palikām karāties gaisā, un man tas 850 eiro izmaksāja ļoti daudz elektrību manai iestādei. Un beigās, kad es sapratu, ka jāpārslēdzās kaut kādā veidā, lai mēs netērētu visu laiku tos karstā ūdens boilers, tad meklēja palīdzību, kā tam pašam tas, kas to ievilka visu. Nu, tad sameklējām arī, kā šo darbiņu ilgkameru dabujām. Mēs ilgu laiku tērējām to elektrību, bet dabujām viņu ciet to pašu, kas ievies, un atradām arī budžetā naudiņu, kā viņam samaksāt par šo darbu. Un tagad no tā 850 eiro mēnesi elektrība patēriņa mēs tagad tērējam 550. Es domāju, ka manai iestādē tas ir 300 eiro tikai elektrība, tas ir liels atspaids. Nu, un tad vēl ir tāda sistēma, es jau stāstīju, kad, kamēr es ar pat izēju visam cauri, tad, kad šīs kabinetiņš, kas tur ir ārpusē uzbūvēt maza mājiņa, kur atrodas šī gāzes sistēma. Ja? Kādam varbūt mājās ir saprot, bet šeit ir tā gāzes sistēma, bet, lai to temperatūru automātiski regulētu, to temperatūru regulē tāds dačiks. Es tā kā sieviete saku, viņš smalkāk saucās, bet dačiks, ko es saprotu pati. Un tad, kad viņu šo vilka, tad tas vīrietis man izgāja visu telpas un prasīja, ka to dačiku vajadzētu uzlikt telpā, kur tos grādus regulē, un tad tas siltuma padevu notiek. Tad mēs izgājām virtuvē pa siltu, duštelpu pa siltu, un tādīs istabiņās, kur vēl var koridoros uzlikt, visur tika klāt ir, klienti. Viņu varētu bakstīt, un tas atkal nebūtu pareizi. Tad to dačiku ielika šī pašā telpā, bet ir ļoti nepareizi. Es ceru pavasarī šo jautājumu sakārtot atrisināt tad, kad būs apkope, jo tā telpa uzsilst ātrāk nekā mūsu telpas, un tad ir jāiet šai mazai telpai. Mēs atrādām variantu ar vienu iemītnieku, kas daudz saprot par elektrību. Mēs šo mazo telpiņu turam durvis vaļā, un mēs viņu vēdinām, lai viņa dziest, un tad ieslēdzās siltums telpā iekšā. Tātad man nāksies šo firmu dabūt vēl, tad, kad viņi atbrauks veiks apkopi, kad tomēr mums šis dačiks saucamais, kā es viņu saucu, liesmas kontrols devējs, viņš ir pareizi, bet es tā ātrumā pasaku dačiks, viņu vajadzētu tomēr pārvietot iekš telpās, jo, ja es esmu mājās un vakaros, un man zvana aprūpētājs, ka vēl joprojām augsts, tad es mēģināšu šo atrisināt, lai nav šāda saķeršanās. Gunita, tu jau mums stāsti tādus intīmus sīkumus jau. Pa daudz? Nē, viss kārtībā, mēs saprotam, kādas ir tavas problēmas un kādi ir tie ceļi, kā tu mēģinās atrisināt, ja? Bet tā laiž jau uz intīmiem sīkumiem. Nākamais. Ūdens atdzelžošanas sistēmas ierīkošana. Ar ūdeni arī bija ļoti bēdīgi. Mums ļoti daudz parādījās arī Kalifornijas un Dzels, PVD, Veselības ministrija. Lūk, jūs redzat tos darbus, ja? Rakšanas darbus, un arī bija grūti atrast telpiņu, kur ierīkot šos atdzelžošanas iekārti ielikt. Tad atradām vecajā skoliņā, tur tāda maziņa būcenīte. Tas arī bija jārekonstruē, kas arī nebija projektā. Mēs atradām budžetiņā kaut kādas naudiņas. Viņu vajadzēja nosiltināt, sariktēt. Un lūk, šī atdzelžošanas sistēma tur arī tika uzstādīta.
Un tad tika nodevām ļoti ātri tiks puiši sariktēji, nodevu analīzi, kas bija jānodod un jāsūt visiem dienestiem. Un tad, kad atnāca atbildes, bija šausmu stāsti, bet atrada kļūdu, nebija kompresors darbojies kompresors, un tad tai firma atbraucēs liku nomainīt, un kompresors tika nomainīts jauns, jo vēl darbojas garantija, un ūdens analīzes ir perfekts. Tā, nākamais. Šeit ir tie darbi veicamie, tad, kad bija tās daudzās krāsnis. Šeit ir virtuve, šeit bija arī krāsnis, kur mani vīrieši, saimnieks ar otru vīrieti darbojās, un tad arī paši spēkiem iztaisījām remontu. Pašā stūrī, labajā stūrītī, jūs redzat, ir skapis, kur bija siena vēl, lielā krāsnis, ko puiši jauc, un tur nopirku skapīti, salikām flīzītes, un es domāju, ka ir jauki atrisināt vietiņu. Meitenes var likt produktus, atnest no noliktavas vairāk. Nu tā, tas par virtuvi. Nākamais. Nu šeit arī. Vienā istabā, 5 istabās bija. Vienā istabā krāsniņa, nākamā augšā krāsniņa, tur vēl viena krāsniņa noņemta, tad ir tur gultiņa nolikt. Nu, šitie arī tie darbi, kad mēs paši saviem spēkiem nojaucām krāsniņas pagājušo gadu un pieremontējām. Nu tā, ātrumā. Nākamais. Nu, šī tā lielā krāsnes, kas bija koridorī. Tanī koridorī, jūs redzat, ir skapji, ko mēs dabūjām kaut kādus skapjus, piekrāsojām, un tur vismaz varējām salikt kādu gultsveļu, kas ar mums ir, nu, skapji trūkst. Un šī krāsnes bija tanī vietā tieši, kas apsildīja vēl pārējās telpas, tāpat no koridora atverot durvis. Un tad mēs piedalījāmies, tā ka tur ātri rakstīts, autorallijā. Mums bija iespēja piedāvāja, ka autorallijas sacensības saziedotā nauda mums tiks noziedot skapim šajā vietā, tanī tukšumā. Nākamo slaidiņu. Nu tad lūk, tanī tukšuma, tanī skaps, kur bija, tur šeit tagad tanī autorallijā ieguldītā naudiņa. Nu, tad tika likta lietā un iebūvēts šis skapis, un mums ir tādi sadraudzības partneri, tagad Liepuvas baznīcas, tādi cilvēki, kas brauc pie mums ciemos, tādi dzieda un darbojās ar maniem iemītniekiem, un šie divi brāļi paši labprātīgi apsolījās uz Ziemassvētkiem šo skapi sagādāt un uzstādīt. Liels paldies viņiem! Ļoti noderīgs skaps. Šeit kreisā pusē ir tā vieta, kur bija, kad to nojaucām, paši mēs to grīdiņu salabojām, un tur arī to skapi iebūvējām. Tad nācās arī tas linoleju. Linoleji bija ļoti saskrāpēti, nodrupuši arī saviem spēkiem, nopirkām, uzlikām linoleju. Nu, koridorā cik iespējas un naudiņas. Nākamais. Tā. Tad bija nākamais solis, atkal PVD dienests, kad pēc tā remonta un viss, kad mainījām virtuvē to krāsni, griezti bija netīri. Tad mēs sakārtojām, sadarījām, un tā labajā pusē ir arī, kad nebija atdalīts dušu telpa no mazgājāmā veļmašīnām, arī puiši iebūvēja tur to, nu, sienu. Arī tas ir izdarīts tagad, PVD ieskaitīts ir. Nākamais. Nu, šeit ir biovieta, jaunas kanalizācijas sistēmas uzstādīšana. Vecā bija pa kreisi, jūs redzat, ja? Visa gludopa, viss tur pļava, un šeit arī ir panākts, ir izdarīts, viss darbojās. Ļoti labi. Nākamais. Tur arī būs tai apkop katru gadu vajadzīgi. Šeit. 18 visiem iemītniekiem kreisajā pusē bija tādi skapīši, visi jau visas apakš nopūši, durvis nestāvēja ciet, visi ļodzījās. Iegādājos 18, labajā pusē ir skapīši, visi vienādi 18 skapīši, un lūk, tagad mums ir pirmais klients, kas ir gandrīz gulošs un ļoti noderīgs skapīts. Var pagriezt visādos veidos, izvilkt ārā, ļoti labi noderīgs skapīši. Nākamais. Šeit gadi no gadiem iestādes galā bija šāds akmeņu krāvums jau, kamēr es skolā mācījos. Man vienā dienā uznāca, ka es gribēju saskatīt šur tajā akmeņu krāvumā iestādes galā skaistu puķdobīti.
uzrunāja vietējo zemnieku kaimiņu, uzrunāja savus vīriešus, vīru un dēlu, un vēl mūsu iemītnieks, un mēs dažu dienu laikā to lielo akmeņkrāvumu nolikvidējām, lai izveidot saviem spēkiem puķdobīti. Nākamais. Nu, šeit arī veidojam. Nāca palīgā ainava arhitekts, kas atļāva mums arī iegādāties zemnieku saimniecībā Salzīvoja Kuivižos kādas ziediņas, pati bija uz Baltazaru. Arī Ukraiņu sievietes ieraudzīja, ka mēs darbojamies no Korģetes centra atnāca, un tā mēs saviem spēkiem izveidojam. Nu, es ceru, ka būs skaista dobe arī. Palīdzēja ainava arhitekta, izbijusī Gundaga, palūdz padomu, lai man uzmet kaut ko apmēram uz papīra, ko es varētu sastādīt. Nu, un tā mēs te darbojāmies. Nākamais. Nu, šeit ir mūsu tās puķdobas, jaunā lejā apakšā ir, kā mēs tur saveidojām, tad arī pie Sprīdīšu uzraksts mums tagad ir puķdoba un dālīts dobas ir un apkārt ir skaistums. Nākamais. Tad mana ideja bija, lai aizpildītu to pļaviņu vēl. Katram vīrietim uzdot, kā dzīvē saka, iestādīt ozolu, kā saka, es katram vīrietim nopirku vienu hortenziju, lai iestādu, lai paliekajos katrs izraka bedrīti, bet uzticēja man to hortenziju iestādīt. Tad arī mūsu foršā mediķīte aizgāja dekretā, un viņa arī iestādīs hortenziju par piemiņu, lai paliek no viņas. Un tā ir tā lielā hortenzija no viņas siet un vīriešiem. Un vēl nākamais darbs, tur ir pļavā daudz vietas, varbūt arī mēs pašas darbinieces un vadītāji arī iestādīs katru vienu hortenziju. Ļoti skaisti zied un izskatās, es tā domāju. Tālāk. Nu, un tad arī, kā pirmīt arī runājāt par talku kreisajā pusē, tā arī bija, Rūdovs arī toreiz uzsauca, kad palīdzēt pansionātiem, varbūt talks laikā kaut ko. Un mums pansionāta otrā pusē ir pašvaldības vecais ābeļdārs, kas skolā gāja, mums tur bija kopts ābeļdārs un visādas dobītes, un ābeļdārs ir aizaudzis ābeles vecas, un tad pieteicās no Smiltenes bija speciālisti, kas mums mācīja ābeļus kopt, bija aprūpētājs vienas vīrs, bet nevar jau dienā izdarīt daži cilvēki kāpelēt kokā. Mēs sakopām 10 tikai ābeles, bet pusdārs vēl ir darāmi darbi, tur vēl ir varētu sakopt visu to ābeļdārzu, ābeli ir, un mums viņi noder, un palīgs ar atbrauktu atkal padomdevējs, kas pariktē to, un mēs labprāt pieņem tādu, kas varētu palīdzēt atkal to ābeļdārzu sakopt tālāk. Paši iestādījām savā pusītē, savā tīrumā. Arī mums tie krustvecāki sadāvināja ābelītes, bumbieris un upens. Nu, savs dārziņš būs vairāk lielāks. Tālāk. Nu, šeit arī mēs stādām tās upenītes otrā pusē paši savā teritorijā. Iemītnieki, aprūpētāji. Tad šie ir mūsu labēļi. Mums ir tāda ligita, kas piegādā drēbes. Tad ir tas viducī, tā bildīte ir visi Ziemassvētkos nāca Nesa, un mums šogad bija iekšliet ministrija. Iekšliet ministrija pieteicās uz tieši katram iemītniekam sagādā dāvaniņas. Bija atbraukusi iekšliet ministrija. Ļoti liels dāsnas dāvans bija. Paldies viņiem ar. Un tad mūsu iemītniekiem ļoti patīk, ja arī tādi brīvprātīgie būt. Maniem iemītniekiem ļoti patīk spēlēt spēlītes, minēt un spēlēt visāds tā pašu cirku un domino. Un šeit tad, kad tie vīrieši bija atbraukuši, kas man lika to skapi, paši viņiem bija līdzi 5 bērni. Un tie mazuļi visu to dienu darbojās ar vecīšiem. Un labprāt arī bērni teica, ka atbraukt vēl, un mūsē arī gāja tādas bērnas, viņiem patīk spēlēt spēles. Tas bija arī tāds ļoti tāds foršs mirklis. Nākamo. Arī esam veikuši kataraktas acu operācijas 5 vīriešiem. Gandrīz arī visiem ir otrā acis, tikko janvārī izoperēt. Un dāmas vēl. Bet tagad izvedājām ar vīriešu visas reizē, lai mums tā ātrāk iet. Un arī pa valsts naudiņām. Garās rindās gaidījām, sēdējām, bet viss ir izdevies. Tālāk. Šie ir mūsu... Bija šits tagad, jā? Tā.
Nu, mums ir ļoti liela sadraudzība ar Liepuvas draudz, kā es teicu, un mācītājs. Mācītājs Kārlis, ļoti jauks mācītājs, kas arī sev ved līdz, ir tie, kas dzied, spēlē, runājās ar viņiem, un tagad mums ir tā pieņemts katru mēnesi, pēdējā mēneša piekdienā mācītājs brauc un mūziķis, un labprāt mani iemītnieki padzied vecās dziesmiņas, tad viņi ar mācītāju, un mēs šo brīdi arī katru vienreiz mēnesī gaidām. Šī arī ļoti jauka sadarbība, tāda arī viņš, paldies viņam, kas palīdzēja to skapis, nu, lai tiktu uzstādīts. Paldies viņiem. Tad mums ir visādi sadarbības partneri, ja jūs redzat, kreisajā pusē ir apciemoja mums arī no Nigērijas. Viņš bija ieradies Salacgrīvā, viņam tur ir tuvi draugi, paziņas, un viņš gribēja apmeklēt mūsu pašvaldības kādu pansionātu. Nu, viņš arī bija pie mums ieradies paciemoties. Tad viducī mums brauc frizierīt. Vienreizī vai pa 2 mēneši, kā varam atļauties frizierīt no Salacgrīvas, iemītniekiem nogriezt matus. Un kreisajā pusē ir mūsu Rudīte ieņēmusi vieta uz kušetes. Mums brauc pēdu aprūpe no Limbažiem, kas ir ļoti vajadzīgi iestādē, un viņi, diemžēl, piezvanīja, ka pie mums, ka viņi beidz darbu, nevarēs vairs atbraukt. Tad, ja ir kādam, ko padalīties, kāds padoms, kas varētu pie mums braukt un palīdzēt sakopt nagus maniem iemītniekiem. Nu tā. Un šeit vēl ātri arī mēs paši audzējam, mums ir siltumnīca, mums ir dirles, mums ir loki un mūsu paši stiprie vīrieši. Šeit pat pāri mums ir sils, kur viņi iet brūklenēs. Lūdzu, redzat, mums ir āboli, mums ir brūklens, mums ir ievārījumi, nu, ķirbīši, un šis tas, un mēs paši arī ziemu esam daudz sagādājuši ziemā. Nākamais. Nu, šeit es arī ieliku to rakstīnu, ka avīzē mēs jau atskaitījāmies, ja, ko mēs esam izdarījuši un ko mēs vēl darīsim. To jūs noteikti redzējāt. Nākamais. Nu, tad tie plānotie darbi. Nākamais jau 2 gadus es atskaitos arī veselības ministrijai, viņi man arī pazvanīja. Tagad pēc ministra kabineta noteikumiem, nevis laika jau bijis 431 ministra kabineta noteikums ir, kad darbiniekiem ir vajadzīga atsevišķa duša, bet arī atsevišķā telpa. Man tā telpa ir ļoti maza, es jau viņai teicu jau iepriekšreiz, kad braukus, un šeit jūs redzat bildi, kur ir kreisajā pusē un augšā, kur ir, mums darbiniekiem ir toalete, un mana tā ideja bija, es arī atsaucu meistaru, kad pārvietot, pavilkt uz šo pusi to sienu, un tad iebūvēt duškabīni. Cita varianta nav. Tas ir tas plānotais. Ja izdosies, varbūt vairāk vietu manā iestādē nav, es izbūvētu viņas prasībām, nav vietu, kur izbūvēt. Tad otrs lielākais visus šos gadus arī ir rezerves evakuācijas durvis, šī ir tā vieta, viņa tur ir, te neredz glabo pusi, ir ap augstinājumu, nemaz ar ratiem netiek lej, un tur ārā arī netiek. Un šī izeja ir jāizbūvē, lai būtu evakuācijas izeja. Tas ir otrs lielākais. Un trešais ir tur, kur iemītnieki ārā sēž un staigā, ja kas vēl var pastaigāt vai ar ratiņiem pabraukt. Asfalts ir, kā saka, tāds kunkuļos uzburbis. Tur vajadzētu šo segumu ar kaut ko nomainīt. Tikt pie šā projektiņa. Nu tā, tas lielie darbi. Nu šeit mēs mācāmies. Es arī pat izmācījos pa aprūpētājs mācās kvalifikācijas iet. Mācās, jāiet ir semināri, kursi, lēnāk. Visiem aprūpētāji papīri ir tagad un iet augstāk. Man abas meitenes mācās, viena mācās par rehabilitētāju, otra mācās par sociālo darbinieci. Tādēļ arī man tur tā sanāca, ka bija virsstundas, jo meitenes grib iegūt augstāku izglītību. Tālāk. Paldies par uzmanību. Ja kādi jautājumi? Budžetu izpildu esam izpildījuši 98,90%, ieņēmumos bija 109,39%. Jā, paldies, Gudīte. Esi pamatīgi plosījusies pa purviem un pa dobēm un visur, kur.
Vai lūdzu kolēģiem ir kādi jautājumi? Tā kā nevienam roka neceļas, vēl kaut ko tev pajautāt, tu mums izstāstīsi vēl kaut ko sīkāk. Paldies, Gunita. Paldies, Ilze. Tiekamies. Paldies. Nu, mēs to informāciju esam izskatījuši. Šobrīd bija solītais, es saprotu, ka pie darba kārtības, ko bija pierakstījis Arvīts Ozols, informācija ir izsūtīta. Jana Beķere bija gatava atbildēt vēl uz jautājumiem. Ja kādam ir papildus jautājumi, lūdzu par Arvīda Ozola jautājumu, par atbildi viņam. Vai kādam ir jautājumi Janai Beķerei, kas ir gatava sarunāties ar deputātiem? Neredzu. Jā, nu tad es neredzu. Paldies jums, paldies par dalību sēdē un dzīvojam tālāk. Rīt atkal sēdes un atkal ikdienu. Uz redzēšanos, paldies jums!